bija tik labs, nu vienkārši tik labs channelings, nu vienkārši wow, krūts. Un kamera izslēdzās, šitā GoPro kamera, es domāju vēl speciāli. Braukšu, paimšu mazo GoPro, ko tur lielo tur dzesēt, ko tur lielo tur jātur. Un tu pats, nu tāda skrobe ir vienkārši, es nevaru izstāstīt. Nu nav jau traki, bet vienkārši, vāc, nu man jau tā vispār tie channelingi patīk un klausīties vienības klātienē, bet tad vēl kamera pieviļ, tad ir vēl tieši, īstenībā, jā, visi labākie channelingi, kas ir bijuši tad, kad visas kameras izslēdzās un visi diktafoni izslēdzās. To es kaut kā varētu piekrist arī tam, ko čuvaki saka, kad kādam vienkārši nevajag dzirdēt. Nu, ne jau tā, ka kāds ir pie tā vainīgs, bet arī viss, kas ir publisks, viņš tiek arī uzskatīts, kas ir publisks, un līdz ar to tik daudz, cik var stāstīt, tik arī stāstīts. Nu, un kas bija šodienas channelingā bija, nu vienkārši, wow, nu tur bija par to, par mantrām, par simboliem, par enerģijām, par arī bija viens no kaut kāds kaut kāds tur tas vārds, kur ir stāsts, kad šitam uzskatīts ir, ka emocijas ir tā kā zirgi karietei, kučieris ir tā kā tas prāts, saprāts, un dvēsele ir tā kā tajā karietē iekšā, nu tāds salīdzinājums. Un tad prasa, nu jā, viņi tā kā zirgu saprot, tā kā kučieri saprot, ko dara tas prāts? Un tad tas ir kaut tā prāts, šitas tie dvēsele kratās. Kratās karietē. Es nevaru, un tad sāk aplaudēt visi, un visi sāk smieties. Bet tas bija tik, es nevaru izstāstīt tik, tas viss bija vienkārši tik kruta, nu žēl, žēl vienkārši, ka nebija. Nu jā, un tas liek domāt, vai vispār tos video vajag filmēt, vai vispār viņi jāfilmē ir. Tas liek baigi par to domāt. Nu, braucošais video var filmēt, tad es te vienkārši pļarkstu. Varbūt tā ir man piesaisti vidikiem, es nezinu kāpēc. Un es zinu, ka man vajag putekļu sūcēju nopirkt. Nu labi, kas vēl bija tajā channelingā? Jā. Nu, viss kaut kas tur bija. Viņš bija riktīgi kruts, nereāli kruts. Tagad tu iedomājies, ka tu esi redzējis, un tu esi vienkārši gudrs. Tu vienkārši esi palicis gudrs, un tev ir tādas sajūtas vienkārši. Wow, cik tas bija kruts channelings. Tagad iedomājies, ka tā jūties, un vienkārši, wow, tas tiešām bija viskrutākais channelings, kādu es neesmu redzējis. Es jau nekad tik krutu channelingu neesmu redzējis. Un tieši tā arī ir, tu viņu nekad neredzēsi. Nu, tu viņu neesi redzējis. Ideāli. Paldies par skatīšanos un lai jums jauka diena. Un vēl, kas tajā channelingā rakstīgs, kad atbildēju uz visiem jautājumiem, arī uz privātiem jautājumiem, raksturojot viņus. Tas bija forši. Kā tika izslēgt to?